Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Missija s akcentam. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu. Labdien! Esat sveicināti raidījumā Misija ar akcentu. Šis ir Draugu pavērošanas misijas veidots raidījums, un ar jums studijā šodien esmu es, Aivars Treimans. Un šodien mēs parunāsim par tēmu mazās grupas draugu dibināšanas kontekstā. Un kāpēc ir vajadzīgas šīs mazās grupas? Un pirmais mazās grupas ir jaunās derības modelis. Bet tajā pašā laikā mēs neatradīsim konkrētu raksturvietu, kurā būtu pieminēts tāds vārds kā mājas grupa. Tomēr gan vecajā, gan jaunajā derībā ir redzams, ka Dievs nodrošināja atšķirīgu lielumu grupu daudzveidību, lai sasniegtu savus mērķus gan pilsoniskajā, gan sociālajā, gan garīgajā viņa tautas dzīvē. Un kā mēs redzam, apustuļu darbos, apustuļu darbi 2, 42, 47, es nolasīšu. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Viņus pārņēma bailes un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmi, bet visi ticīgie turējās kopā un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuriem vajadzēja. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī pa mājām. Tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdām Dievu, un viņi bija izredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Un kā jau es teicu, mēs redzam apustuļu darbos, ka draudzes tikās kur? Tempļu pagalmā. Tas jau varētu domāt lielas sapulces, gan arī mājās. Un arī par šo tikšanos mājās mēs varam lasīt jaunajā derībā apustuļu darbi 5, 42. Un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Redzam, templī un pa mājām. Un mēs varam pievērst uzmanību, kas tad notikās viņu mājās, ko viņi darīja. Un tad būtu jāatgriežas uz apustuļu darbu 2, 42. Pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanā. 4 lietas. Pirmie ticīgie mājās tika piepildīti ar svēto garu. Un apustuļu darbi 2, 1, 4 mēs lasām, kad vasaras svētku diena bija atnākusi. Visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stipras vējš pūstu, un viņi piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Nākošais. Ticīgie mājās pavadīja kopā laiku un baudīja svēto vakarēdienu. Apustuļu darbos 2,46 lasāms. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Un jaunajā derībā mēs redzam, ka pagānu draudze arī dzima nelielā mājas sapulcē, kur notika pirmā pagānu kristīšana. Un par kur to mēs lasām? Mēs to lasām apustuļu darbos 10, 24. Otrā dienā viņi nonāca Cezarejā, Kornēlijs saicināja savus radiniekus un tuvākos draugus. Viņus jau gaidīja. Un 10, 48 mēs lasām, un viņš pavēlēja tos kristīt. Jēzus Kristus vārdā. Tad tie lūdza, lai viņš pēc dažas dienas pie tiem paliktu. Un bez tam mēs arī varam izlasīt apustuļu darbu 16. nodaļu visu. Nelielas grupas sanāksme mājās pārtapa par draudzi. Apustuļu darbu 16, 1, 14.
Viņš nonāca Derbē un Listrā. Tur bija kāds māceklis vārdā Timotejs, ticīgs jūdu sievietes dēls. Bet tēvs bija grieķis. Brāļi Listrā un Ikonijā bija devuši par viņu labu liecību. Pāvils gribēja, lai tas viņiem ietu līdzi, un viņš to apgraizīja jūdu dēļ, kas dzīvoja tajā apvidū, jo visi zināja, ka viņam tēvs bijis grieķis. Pārstaigādām pilsētas, viņi tiem pavēlēja ievērot noteikums, ko apustuļi un vecie Jeruzalemiem bija devuši. Draudzes tika stiprinātas ticībā, un viņu skaits, jo dienas vairojas, bet viņiem ejot ar Frīģiju un Galatiju, svētais gars aizliedz Dievu vārdu Āzijā runāt. Nonākuši Mizijas apvidū, viņi lūkoja iet uz Bitīniju, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mizijai, viņi nonāca Troādā, un Pāvils naktī redzēja parādību. Kāds maķedonietis stāvēja viņus lūgdams un sacīdams: nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums. Kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tūdaļ iet uz Maķedoniju, sapratām, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Aizbraukuši no Troādas, mēs devamies tieši galvenajā pilsētā, kādā Maķedonijas novadā, romiešu kolonijā. Šī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Sabatā mēs izgājām ārpus pilsētas pie upes. Tur, kā mēs domājam būt lūkšanas vieta un apsēdušies, mēs runājam ar sanākušām sievām. Klausījās ar kādu dievbīgu sievu vārdā Lidija, purpuru pārdevēja Tiāras pilsētā. Viņai tas kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. Pāvils mācīja visu pilsētu, arī no savas mājas, un apustuļu darbos 28, 30, 31. Lasām šāda vārdi. Viņš palika pilsētā 2 gadus savā īrētajā dzīvoklī un pieņēma visus, kas pie viņa nāca sludinādams Dievu valstī, un neviena nekavēts ar lielu drosmi mācīdams par kungu Jēzu Kristu. Un kā otrais punkts man ir šeit rakstīts, mazās grupas ir efektīvas. Un šādi, ko es varu teikt? Mazās grupas nodrošina visefektīvāko vidi, kurā ticīgie var veidot savstarpējas attiecības Bībeles izpratnē, kas stiprina katru individuāli, veicina vienotību un sekmē garīgo izaugsmi un garīgo labklājību. Mazās grupas tā ir vieta, kur mēs varam piepildīt visas rakstos ietvertās citam pavēles. Šīs pavēles ir iespējams izpildīt tikai tad, ja mēs regulāri tiekamies kopā mazajās grupās, lai varētu iedziļināties citu dzīvē, lai attiecības nebūtu pavīrušas un virspusējas. Iedziļinoties attiecībās, mēs tiksim stiprināti un celti ticībā. Un mazās grupas pilda arī vitāli svarīgas funkcijas. Labās vēstas sludināšana. Apustuļu darbi 4.20. Jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Mazās grupas veicina māceklību. Apustuļu darbi 6.4. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Un mazās grupas nodrošina saskarsmi. Apustuļu darbi 2.42. Šo vietu jau mēs lasījām, bet es atkārtošos. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Mazās grupas veicina pielūgsmi. Apustuļu darbi 1.14. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Un kā tad mēs varam uzsākt mazo grupu? Tāda vienkārši ieteikumi. Izveidojam lūkšanas komandu. Par to mēs varam izlasīt Efeziešiem 6.19, 1. Tesaloniķiešiem 5.25. Tātad izlasīsim vismaz vienu. Efeziešiem 6.19. Sākot ar 18. pāntu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, te pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu.
Lūdzam par to, lai varam uzsākt šo mazo grupu, kā arī Dievs sagatavo mūsu un mūsu komandu šī ceļojuma nākamajam solim. Ziniet, bet reizēm arī šis solis tiek aizmirsts. Bet Bībele saka, lūdziet ik brīdi. Bet tas ir ļoti svarīgi, jo mazās grupas prasa tādus vadītājus, kuriem sirds ir pie cilvēkiem un kur ir gatavi ieguldīt sevi grupas dalībnieku dzīvē. Izveidojam komandu. Mēs varam padomāt par cilvēkiem, kas ir mums draudzē. Varbūt tur kādi ir jau gadiem ilgi un neko nedara. Varbūt tieši tu esi tas, kas es aicināts uzrunāt šo cilvēku un pieaicināt viņu šai kalpošanā, piedalīties šai mazajā mājas grupā. Bet es arī varu teikt vienu lietu. Noteikti kāds ir pirms tejiem jau sācis šo darbu, varbūt kādam arī nav sanācis, varbūt kāds ir sācis un ir izveidojusies veiksmīga mājas grupa. Bet ziniet, tas nav par iemeslu, lai mēs šo darbu nedarītu. Mēs varam sapulcināt kopā cilvēkus, kā arī kādus no draudzes vadītājiem, kur var piedāvāt arī svaigas idejas un gudrību, lai mēs varētu radīt kaut ko jaunu mājas grupu. Un, protams, mums būtu jādefinē savi mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt, kādus cilvēkus mēs vēlamies aizsniegt ar šo savu mazo grupu. Jo mazās grupas var būt dažādas. Var būt mājas grupa senioriem, varbūt mājas grupa jauniešiem, visu vecumu cilvēkiem, attiecīgi arī kurām reģionām mēs atrodamies kādā vietā. Tas viss tomēr fokusē mūsu mājas grupu uz zināmiem mērķiem. Ir labi zināt, kādus cilvēkus mēs vēlamies aizsniegt ar savu grupu. Lielākoties to var saprast aplūkojot savu kopienu un uzdodot dažus jautājumus. Kurš mums ir pieejams? Kurus tu jau pazīsti? Vai vēlies piedāvāt agrā rīta bībeles studiju, teiksim, uzņēmumu darbiniekiem vai uzņēmumu vadītājiem? Vai jūsu kopienā ir jaunās māmiņas, kurām ir nepieciešama atbalsta sistēma? Varbūt tā būs mājas grupa jaunajām māmiņām. Vai jūs varētu organizēt lūgšanu un bībeles studiju grupu, kurā jaunieši var pavadīt laiku? Un nākošais – izpētīt savu mērķi teritoriju, geogrāfisko zonu. Kā jau es teicu, tam būs savu specifika šai mājas grupai. Ja mēs varētu teikt tā, ja mēs Rīgu sadalītu rajonos, tad Maskavas Forštatē noteikti mājas grupai būtu savs zināms, mazliet atšķirīga viņa būtu nekā, teiksim, ka mums būtu kaut kur Rīgas centrā. Izveidojam kontaktus. Kāda ir mūsu auditorija? Kā mēs varam izveidot attiecības ar viņiem? Izvēlamies vietu. Un šeit, protams, varētu uzdot jautājumu, kā tad būtu šī piemērotākā vieta mājas grupai. Un šeit ir dažādas atbildes. Tā var būt tavs nams, tā var būt īrēta vieta, tā var būt arī kāda draudze, kurā atvēl sev atvēl telpu šīm tikšanās reizēm. Un, protams, kā nākošais solis, sagatavoties pirmajai tikšanās reizei. Un, protams, kad visā šajā procesā mums būs problēmas, būs grūtības, un īpaši dzīvojot mūsu laikos, 21. gadsimts, cilvēki ir ļoti egocentriski. Viņi vērst uz sevi, viņiem nevajag Kristu. Un mūsu uzdevums ir aizsniegt šos cilvēkus.
Tas ir mans un tavs uzdevums – aizsniegt šos cilvēkus. Un kā mēs varam pārvarēt šādus apstākļus? Un šeit mums katram ir pašam jādod atbildi, kā mēs varam pārvarēt šos apstākļus. Un ko jūs teiktu ticīgajam, kurš būtu jūsu mazās grupas loceklis, bet baidītos atvērt savus mājas nepazīstamam cilvēkam? Šeit var uzdot daudz un dažādus jautājumus. Protams, un katru reizi, veidojot šo mājas grupu, cilvēki izvēlās savu konkrēto pieeju. Cik bieži jūs grupa satiksies? Un kāda veida mācības būs? Un viens no veidiem ir ļoti vienkārši, kā mēs varētu sākt savu mājas grupu. Ir nospraust datumu. 31. augustā notiek pirmā tikšanās reize. Un, protams, ir labi plānot uz priekšu, bet paļaujoties uz to kungu. Jo Dieva vārdā ir teikts, ka rītdiena mums nepieder. Un šis sagatavošanās laiks ir lielisks laiks, lai mēs sapņotu par to, kā Dievs vadīs šo mūsu kopienu. Turam prātā grupas dalībniekus, grupas kalpotājs, viņu vajadzības un lūdzam par to. Lūdzam par cilvēkiem, kurus mēs vēl nezinām, kur atnāks uz mūsu mājas grupu. Lūdzam par tiem, kur jau ir pieteikušies mūsu mājas grupā. Lūdzam par kalpotājiem, lūdzam par vadītājiem. Un, protams, mums ir jābūt elastīgiem. Ko tas nozīmē būt elastīgiem? Tas nozīmē, ka Dievs var pavērst apstākļus tā, ka to mēs nesam pat iedomājušies savā prātā. Kā tas varētu būt? Un mums ir jābūt gatavam darīt to, ko Dievs mums liek. Mācīties šo visu mēs varam no daudz dažādiem avotiem. Šis ir tāds mazs ievads, ko es nu patās stādīju jums priekšā. Un, protams, to, ko mēs esam iemācījušies, mēs varam pielietot arī mūsu dzīvē, veidojot šīs mazās grupas. Jo viss sākās ar mazu ticīgo kopienu. Un ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, mums ir daudz apdzīvoto vietu, kur ir pārdesmit cilvēku, kur ir 100 cilvēku, kuri varbūt vairāk par 100, bet ļoti daudz ir šo mazo ciematu, kur nav ne mājas grupu, ne draudžu, un arī tur, respektīvi, nevar būt draudzes, ir maz cilvēku ticīgo, varbūt arī nav neviena ticīgā, bet mūsu misijas ar akcentu, raidījumu veidotāju mērķis, mūsu vīzija ir redzēt šīs mājas grupas katrā apdzīvotā vietā. Vienalga, cik tur ir cilvēku, varbūt tur ir 10 cilvēku. Kad ir šie medpunkti, kur cilvēks var atnākt, saņemt šo garīgo palīdzību, arī varbūt tās materiāla veida palīdzību un iepazīties ar Kristu. Ka ir cilvēks, kurš pasludina Dieva vārdu, kurš pasludina, ka Kristus ir glābējs un ka nav neviena cita ceļa pie Tēva, kā tikai caur Jēzu Kristu. Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā bija Aivars Streimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27 55 55 72. Draudžu pavērošanas misija. Esiet svētīti. Dieva Tēva žēlastība, Jēzus Kristus mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen. Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Misija с акцентом. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu.